Sveiki! Mani sauc Toms, dzīvoju Lapmišas ciemā. Fotografēju gandrīz kā gadu. Visvairāk patīk dabu fotografēt. Un arī, protams, cilvēku portreti tā. Fotoeksperimentā iestājos tādēļ, lai uzzinātu, ko jaunu par fotomākslu, jauniem draugiem iepazītos. Labdien! Mani sauc Anija, man patīk fotografēt. Es jau fotografēju vairāk kā 3 mēnešus. Man patīk fotografēt mazas bērns un vecus cilvēkus. Čau, mani sauc Gatis. Es fotografēju varbūt 3-4 mēnešus, tagad par cik es iesācējis. Nu jā, tātad fotoeksperimentā es īstenībā jau gribēju ļoti labu laiku, jau tā kā sākt iet, bet par cik man kaut kā nesanāca, tad es pirms aptuveni mēnešu tikai pirmoreiz atnācu. Tā kā es visā šajā pasākumā jauniņais. Čau, mani sauc Andra Kāmiņa. Ar fotografēšanu aizrājos jau tā pasen, kaut kur aptuveni 4 gadus. Patīk pārsvarā fotografēt dabas skatus un dzīvniekus. Fotoeksperimentā iestājos, jo domāju, ka tā būtu tāda ļoti laba iespēja kaut kur dzīvē izsisties. Un tur ir ļoti labs kolektīvs, kur ir diezgan jautri pavadīt kopā laiku, kad mēs ejam uz kādiem plenēriem. Mani sauc Jānis, fotografēju aptuveni 1 gadu jau. Interesē fotografēšana. Nē, tāda modeļa. Man vairāk patīk fotografēt brīvo dabu un arī mājas arhitektūru. Fotoeksperiments ir devis diezgan daudz. Es vairāk tad fotografēju un attīstu savu zināšanas fotografēšanā. Esmu Reinis Līsmanis, pagaidām man ir 16 gadi. Esmu aktīvists, iesaistos daudz, kur tas man patīk vairāk nekā nedarīt neko. Fotografēju diezgan maz, kādu pusotru gadu nopietnāk tā. Eksperiments man ir devis daudz arī jau tik īsā laika periodā. Bildēju daudz biežāk, esmu paplašinājis savu redzesloku un vienkārši esmu mainījies. Un forši vienkārši parunāties ar līdzīgi domājošiem arī. Sveiki, mani sauc Inga. Esmu no Jūrmalas un fotoeksperimentā darbojos no pirmās dienas, bet aktīvāk tas ir pēdējā laikā. Patīk bildēt cilvēkus, jo caur cilvēkiem var izteikt tavu īsto domu un tavu emociju, to, kā tu jūti un izjūti to vietu. Kāpēc es esmu fotoeksperimentā? Jo tā ir lieliska iespēja īpaši jauniem fotogrāfiem, jauniem talantiem apgūt lieliskas zināšanas, kā, protams, arī komunicēt ar profesionāliem fotogrāfiem un apgūt to, ko tu vēlies apgūt.
tavs sapņu piepildījums. Un forši ir tas, ka nav fotoeksperimentam nekādu rāmi, līdz ar to dažādu stilu fotogrāfi var pievienoties šajā pulciņā. Sveiki, mani sauc Sandis. Fotografēju jau 4 gadus. Patīk foto burvīgais vilinājums, kad tu vari iemūžināt skaistu skatu vai momentu bildē. Fotoklubā esmu jau no pašiem pirmsākumiem. Būtībā tieši es šo lietu aizsāku. Patīk draudzīgais kolektīvs un labi pavadīt laiku kopā ar foršiem cilvēkiem. Sauc Liena, un kā jau redzat, man galvenā aizraušanās ir kurpes. Nu labi, nē. Īstenībā esmu šeit, jo man patīk fotografēt. Fotoeksperimentā esmu apmēram 2 mēnešus, un visvairāk man taisnīgi patīk fotografēt cilvēku starpībā. Čau! Mani sauc Jānis. Attiecības ar fotogrāfiju man aizsākās kā pavisam nejauša tikšanās, kad apmēram pirms gadiem 4 sāku tincināt tēvu, kā tad viņš tur īsti ar tiem aparātiem darās. Un, manuprāt, tas ir tas skaistākais, ka fotogrāfija atnāca pati pie manis tā pašsaprotam, un tas vieglums, brīvības sajūta un nepiespiestība ir pats skaistākais, ko es varu no fotogrāfijas gūt. Fotoeksperimentā es iesaistījos, jo man pietrūkst vietas, kur runāt par fotogrāfiju. Pietrūkst mainīties domās, viedokļos, un šeit es to gūstu, un par to es esmu ļoti priecīgs, jo katru dienu mēs augam un augam. Es paralēli fotogrāfiju iesaistos vairākos projektos, rakstu dzeju, bet tas jau ir cits stāsts.